Esiet sveicināti kārtējā Sohām meditācijas smalkumu video laidienā un sērijā, kurā mēs runājam par dažādiem knīfiem, kā padarīt mūsu meditācijas pūliņus un centienus rezultatīvus. Ja? Šajā reizē pastāstīšu par mudrām, ja? Jeb žestiem un rituāliem, kas ir ļoti svarīgi, lai meditācijas sesija jums izdotos. Jā, šeit var runāt daudz un dažādi, daudz un plaši, bet mēģināšu būt īss. Jā, tad žesti, jeb mudras, tā ir vesela jogas teritorija, kas ir varbūt mazāk zināma, mazāk tiek izmantota, jo vienkārši pietrūkst zināšanu. Jā, bet galvenā doma ir tāda, ka, lai jums meditācija izdotos, jums ir jātur ķermenis ne tikai relaksēti, bet arī noteiktā veidā, ja? Noteiktā žestā, tā arī mēs varētu teikt. Ja? Tad sēdēt ar sakrustotām kājām, tas arī ir žests, ja mudra, kas padara mūsu ķermeni ērtu, stabilu un ļauj mums nosēdēt ilgāk. Ja? Sakrustotas kājas ir ļoti svarīgas, bet, protams, var arī sēdēt ar ceļiem kopā vai galu galā var arī meditēt guļus. Bet, jebkurā gadījumā ķermenim jābūt noteiktā pozā, jeb asanā un relaksētam. Ja? Un tas attiecās arī uz katru ķermeņa daļu, ne tikai uz kājām, arī uz rokām. Jūs jau ziniet, esat redzējuši, ka meditētāji bieži sēž ar džņānu, jeb čīnu mudrā, tur plaukstas pirkstus. Ja? Arī tas nav tikai stila pēc vai izskata pēc, tam ir dziļa iekšēja gudrība, par to jau iepriekš esmu stāstījis, bet arī mazāk zināmā lieta ir tāda, ka mēs fiksējam rokas, lai viņas nekustās. Ja? Lai meditācijas laikā mēs nekasamies, nedaram kaut kādas liekas kustības. Ja? Pirksti, plaukstas ir fiksēti šādā te žestā, šādā vai šādā žestā, vai kaut vai ar plaukstām uz augšu, bet nekustīgas, paliek rokas nekustīgas. Ja? Un to pašu mēs varam teikt arī par seju, par galvu, par acīm. Ja? Acis mēs parasti turam Šamhavī mudrā, tie, kas ir pieredzējuši praktizētāji, skatāmies punktā starp pusacīm, vai skatāmies uz leju, vai visvienkāršākais ir skatāmies taisni uz priekšu, ar acīm ciet. Ja? Arī acis ir fiksētas, arī tās nešaudās, arī tas ir svarīgi. Katra acu kustība atkal rada kustību mentālajā ķermenī, ja prātā, un tādā veidā mēs nevaram nofiksēt arī prātu domas un koncentrēt uzmanību uz meditācijas objektu. Ja? Un arī cik tas arī nebūtu varbūt dīvaini vai neticami, arī mēli mēs turam noteiktā veidā, arī mēli ir fiksēti, jo savādāk jūs visu laiku runāsiet, mēli kustēsies, un tā kā es nevarēšu pameditēt, tikai stāstīt par meditāciju. Ja? Mēle ir fiksēta, kičarī mudrā, tas ir mēs to pieceļam uz augšu, ja? Iztēloties no sāniem, ka šī mēle un mēle ceļās uz augšu un pieskarās augslējām. Ja? Ja tas ir pa sarežģīti, tad mēs varam mēli turēt vienkārši relaksētu, nedomāt par to, vai turēt aiz augšējiem zobiem. Ja? Bet atkal jau arī šis ir tāpēc, lai ķermeņa daļa būtu fiksēta un jūs nekustētos. Ja? Tas ir ļoti būtiski meditācijai, īstai meditācijai. Un visbeidzot, mūsu nodarbības mēs noslēdzam ar plauktu berzēšanas žestu, kas arī patiesībā mēs noslēdzam ar pranam mudras žestu, ar pateicības žestu, kas arī ļoti svarīgs, jo joga, meditācija ir māksla, ko mums kāds ir devis, un mēs pasakamies šiem cilvēkiem vai šiem spēkiem, kas mums ir devuši iespēju sēdēt mierīgi un meditēt. Ja? Mēs pasakamies, un visbeidzot mēs arī saberzējam plaukstas, kas ir mūsu skolas rituāls. Tam arī daudz nozīmes, es neiešu dziļumā, kāpēc mēs to darām, bet mēs varam arī to varam iegriezt arī mazliet citā virzienā. Mēs saberzējam plaukstas, pieliekam pie acīm, lai mūsu sejas vairs ieņem dabiska smaida formu, ja? Tad, lai mums sejā ir dabisks smaids, ja? Un parasti mūsu nodarbības vienmēr mēs nobeidzam ar dabisku vieglu smaidu, jo kad mēs esam kādu laiku pasēdējuši mierā, pameditējuši, un sevišķi, ka mums arī kaut kas sanāk, tad smaids sejā ir neatņemama mūsu meditācijas nodarbības sastāvdaļa. Novēlu arī jums smaidu sejā un visu gaišu, Om Šanti!